Strēlnieki, esi sveicināts maijā, un šis būs tāds mazliet neparastāks mēnesis priekš tevis. Parasti tu skaties tālais, tiecies pēc brīvības, esi tāds uz tāda pozitīvā viļņa, bet šis mēnesis, tā kā zvaigžņu stāvoklis, tev praktiski nosēdinās, iezemēs zemē, liekot sakārtot ikdienu, rūpēties par savu veselību un par attiecībām, lai mēneša beigās piedzīvotu tās patīkamos mirkļus. Skatīsimies padziļinātu analīzi, skatīsimies, ka iziesim cauri mēnesim. Sākas tātad ar tādu spēcīgu pilnmēnesi, Skorpiona zīmē, un tev tas nozīmē, ka šis ir laiks, kad gaismā var iznākt kaut kādi seni noslēpumi, vai arī tavas personīgās bailes no kaut kā. Te var rasties arī vēlme norobežoties, pabūt pašam ar sevi. Tomēr viss būs labi, jo Venēra veido patīkamu aspektu ar Saturnu tajā pašā dienā, tātad 1. datumā, un tās iedos tev tādu stabilitāti caur partnerattiecībām, caur mīlestību. Ja tu esi kādā grūtā situācijā, tad vien caur hobiju kopā ar kādu cilvēku, kurš tevi atbalsta, vai caur bērniem, vai caur mīļoto cilvēku, caur mīlestību ienāks stabilitāte tavā dzīvē. Un tu arī kļūsi atbildīgāks tātad pret taviem vaļaspriekiem vai pret bērniem. Un tas viss tev palīdzēs saglabāt to emocionālo līdzsvaru, ja pilnmēnesis to sāks šūpot. 5. datumā un 6. tev vietēji būt uzmanīgam, jo šeit veidojas sarežģītāki aspekti, gan Mars, gan Merkurs tos veido, un tas var radīt konfliktus. Un tev tas ir saistīts ar darbu, vai arī tev jāuzmanās, lai nav kaut kāda trauma un necieš tavu veselību. Un te var rasties arī komunikācijas grūtības ar kaimiņiem, darba biedriem, brāļiem, māsām, tāpēc sargies no kaut kādiem pārsteidzīgiem vārdiem, kurus tu pats vari tātad teikt, neuzsprādz, ja kāds kaut ko tev pasaka, jo tur, zini, ka notiek tādas divu egoismu cīņas par taisnību, kur ir diezgan grūti tā kā sataustīt un saprast. Un tev būs jādomā par to, kā tu runā, kāda ir tava valoda, kāda ir tava intonācija, kā tu citiem pasniedz informāciju, kā tu nodod tālāk kaut kādas ziņas, kā tevi saprot tavs partners, kā tevi saprot tavi bērni, kā viņi tevi uzklausa, kā no viņu redzes leņķa izklausās tas, ko tu stāsti. Un varbūt, ka tur ir nepieciešams kaut ko mainīt. Un tas arī var nākt tev par labu. Tātad mēs, kā vēlreiz atgādināšu, ka mēs runājam par taviem resursiem šajā mēnesī. Tev ir jāmācās atrast, kur ir tavs spēks. Tāpēc nāksies daudz ko pārkārtot, lai iegūtu spēki. Ceļš saistīts ar kaut kādu ikdienu, ar ikdienas attieksmi pašām pret sevi, pret savu veselību, pret savu tuvnieku veselību. Varbūt jāuzņemās papildus pienākumi, jāprūpējas par augiem, par vidi apkārt, par dzīvniekiem, tikpat labi par kādu darba kolēģi. Jo mēneša vidu enerģija pārvietojas vairāk uz šīm te, uz tavu darbu, uz pienākumiem un uz veselības tātad mājām. 11. 14. datums priekš tevis ir veiksmes periods, kad tas ir saistīts ar kopīgām finansēm, vai mantojumiem, vai kredītiem, vai kāds atdod kādu parādu. Un šeit 14. datumā tu iegūsti skaidrību par to, kā tu vari labāk sakārtot savu darba vietu, kā tu vari efektīgāk izmantot kaut kādas savas jaunās zināšanas. Varbūt, ka tur ienāk kārtība caur kādu jaunu kolēģi, kurš sāk strādāt, un viņam ir vīzija, kā var sakārtot darba vidi, bet tu vari darīt arī to pats, sakārtojot savu darba vietu. Tu vari arī tātad šeit iegūt kaut kādu informāciju, ja, pieņemsim, tev interesē tā veselības jautājuma, tad tieši šajā laikā, 14. datumā, tu vari iegūt informāciju, kas tev ir nepieciešama, lai sakārtotu savu veselību. 16. datumā, vai arī tur var atnākt jau kaut kāda ziņa saistīta ar veselību. 16. datumā mums ir jauns mēnesis Versija, un tas ir lielisks laiks, lai sāktu kaut kādu jaunu dzīves ceļu. Diēta,
sports, režīms. Ja kādam ir privāts bizness, tā ir laba diena, lai ņemtu jaunus darbiniekus. Tātad šeit es tev noteikti ieteiktu iesēt kaut ko. Vai nu tiešām vai pārnestā nozīmē, jo šeit tu vari iesēt sēklas ilgtermiņa veselībai. Tātad izdari kaut ko savā labā. Noteikti izmanto šo laiku. Tātad 16. datums. 17. savukārt Merkurs mums ieiet Dviņos un savienojas ar Urānu 18. datumā, tāpēc gaidīts kaut kādas negaidītas pārmaiņas. Un tās var būt saistītas ar taviem partneriem, gan biznesa, gan tātad personīgajiem. Tas var būt pēkšņas idejas vai pēkšņas sarunas, var mainīt kaut kādu attiecību attīstību. Tāpēc domā, par ko tu runā. Un, ja tur var būt gan pozitīvi, kas iedod kaut kādu pilnīgi jaunu jums skatījumu, tur partneri uz kaut kādu vai uz jūsu attiecībām vai uz jūsu biznesu, vai arī jūs varat īsavienojums var rasties un jūs vienkārši sastrīdaties. Ja? Gan šādi, gan tādi. Un mēneša noslēgumā mēs skatāmies, kas te notiek 19. 21. datums. Te Venēra iet Vēzī, un tavas jūtas kļūst dziļākas un intīmākas, un turpat iet arī Saule Dviņos līdzās, ja? Viņa sāk spīdināt kā tādu prožektoru, izgaismot tavus partnerus, un Merkurs savukārt palīdz, tātad tas, kas ir izgaismots, pārliecinoši to virzīt tev vēlamajā virzienā 20. datumā, ir visas iespējas vai iegūt atbalstu no kāda spēcīgāka cilvēka, vai tās ir kaut kādas darījums, kas tevi var iepriecināt, tāds varbūt pārliecinošas sarunas, tad kaut kas nozīmīgi šeit var notikt. 22. 26. datums. Šeit Saule savienojas ar Urānu 22. datumā, un tas var atnest kaut kādas pārmaiņas līgumos, vai arī attiecībās. Esi uzmanīgs 26. datumā, kad Mars veido kvadrātu ar Plutonu, tad var būt tāda kārtīgākā spriedzīte, un tas ir saistīts tieši ar tavu ikdienu, ar taviem ikdienas pienākumiem, un neļauj stresam, kurš var rasties, ietekmēt tavu veselību. Mēs jau esam runājuši šeit manā kanālā par stresa noturību. Ja? Tātad neļauj stresam graut savu veselību. Šo aspektu vajag iemācīties pārstrādāt. Un arī Venēra dos pārbaudījumu, veidojot kvadrātu ar Saturnu 29. datumā, un tas radīs tādu vēsumu mīlestībā, attiecībās. Un kavēties var naudas plūsma, arī var tikt piebremzēta. Viss var nenotikt tik raiti, kā tu gribi, bet savukārt 31. datums priekš tevīm ir lielisks. Tur mums pilnmēnes, tātad 1. mājā tavā zīmē. Un tā priekš tevis ir šī mēneša kulminācija. Notiek kaut kas nozīmīgs tavā personīgajā dzīvē. Viss, pie kā tu līdz šim tā kā strādāji, kaut ko veidoji, par kaut ko domāji, viņš tagad materializējas, viņš tagad kļūst sataustāms. Un tu vari arī pats sevi šeit ieraudzīt jaunā gaismā. Tas var būt arī priekš kāda pietiekoši emocionāls laiks un var svārstīties emocijas no prieka līdz pēdām un atpakaļ. Un tāpēc atmet visu lieko, visu, kas nekalpo taviem mērķiem, tad apskati sev pie spoguļu, vari izdomāt, atrast savu kādu tēlu, kam tu gribi sekot, ja pats nevar izdomāt. Kaut gan strālnieki parasti var, viņi zina, ko viņi grib. Un viņiem tātad atliek vien atmest lieko un izvēlēties, kāds būs tavs tēls un sekot ar jauniem mērķiem. Tāpēc līdz 20. maijam fokusējies uz dažādām pat sīkām detaļām, sevišķi darbā. Pat tad, ja tev jādara citu vietā darbs, pat ja tas ir kaut kādi smagāki pienākumi, tas pēc tam atmaksāsies gan finansiāli, gan tu iegūsi stabilitāti vai kaut kādu atbalstu no, kā es teicu, no kādas spēcīgākas personas. Par attiecībām, ja mēs runājam, tad tās ir tādas svārstīgas šajā mēnesī, tur varbūt arī kaislas elementi. Esi gatavs dažādiem pārsteigumiem, varbūt tev būs grūti visu kontrolēt. Kaut kāds strēlnieki reizēm arī negrib visu kontrolēt.
Ja mēs runājam par veselību, tad sevišķi pievērs uzmanību kakla zonai un nervu sistēmai. Atrodi laiku meditācijai īpaši mēneša sākumā. Un esi gatavs tātad saglabāt vēsu prātu visa mēneša garumā. Jo tev ir jāiemācās sakārtot savu mazā pasauli, sava ikdiena, savs rīts, savs vakars, savs darbs, sava atpūta. Un tad, kad tu iegūsi šo sakārtoto vidi, iegūsi jaunu enerģiju, jaunu jaudu, spēku, ar ko iekarot to lielo pasauli, kas ir ārpus tavas būtības. Un tev ir visas iespējas mirdzēt pašam savā gaismā šajā pilnmēnesī, kas 31. datumā, pašā mēneša noslēgumā, visspilgtāk no visām zīmēm, jo pilnmēnesis ir tavā zīmē. Un lai tev viss veiksmīgi, visu labu!